Sveiciens visiem Rīta zvaigznes laukā. Mani sauc Baiba, esmu Rīta zvaigznes veidotāja. Šis video domāts visiem devīņiem, un šodien aicinu jūs paskatīties caur taro uz februāra mēnesi, kāds tas varētu būt, kādās enerģijās devīņas atrodās, kas mums varētu būt aktuāls ar finansēm saistītos jautājumos un attiecībās. Sāksim ar to, kur devīņas atrodās šobrīd, kādās enerģijās, kas devīņam aktuāls. Interesanti, šo kārti redzēju tikko jaucot un domāju, nu labi, ļoti saistīts ar devīņu, man liekas, bet viņi izskat vienalga. Devīnim, nu, kā šī, ja, kā es rādīju, viņa tāda par tādu balansa meklēšanu, tā kā balans starp mūsu domām un mūsu sirdī, mūsu gribēšanām un mūsu varēšanām, starp, nu, tādām, nu, devīņas jau tāds duāls dvēseli ir. Bet šeit, jā, jūs iespējams šobrīd to, nu, tā ļoti labi izjūtat, varbūt jums apkārtējie, piemēram, nu, to saka. Tas, nu, labākais stāvoklis droši vien būtu, nu, tā kā, ja ir kaut kādas šaubas vai tāda nesaprašana vai nu, tāds dīvains stāvoklis, tad tieši nokļūt šādā te enerģijā, tādā pašpietiekamības, pašvērtības, tādā tā kā, nu, zināt, kad man viss ir gana, ar manīm viss ir kārtībā un ir labi, un kad viss būs labi, un jau tagad jau ir labi, un būt tādā, nu, tādā mierā. Ja ir tāds, tā kā, nu, prātā, jo devīņas ir arī tāda gaisa zīme, ļoti, ļoti ass un ātrs prāts. Viņam ir, ja prāts ļoti, ļoti, nu, tā kā ir nemierīgs, tad, nu, vajadzētu censties varbūt, kad šādā pozīcijā nonākt. Tas, kas varbūt šobrīd, nu, vēl tā kā riņķī apkārt notiek, varbūt, kad jums ir tāda vēlēšanās, nu, vai arī vajadzība, kad, nu, ir jānoliek tāda konkrēta robeža. Nevis tā kā, nu, jāuzbūvē augsta siena, kur neviens pāri neredz, bet tieši skaidri un gaiši, tā kā, nu, jānoliek cilvēkiem, tā kā, nu, tāds, nu, skaidri jāpasaka. Un šī te ir, varbūt arī tie ir tā kā citu cilvēku kaut kādas domas un viedokļi, nu, un tad šādā gadījumā, nu, tā kā šos te, nu, visu tā kā, nu, nekoncentrēties uz šo te apkārt notiekošo it kā tā kā burzmu, runām, bet caur šīm te robežām, nu, tā kā, nu, ja, piemēram, tas notiek darbā, tad, nu, tā kā, nu, pateikt, nu, kad, nu, mani, nu, tas tā kā nesatrauc, neinteresē man, piemēram, tur iesaistīties, jā, vai, nu, vai tā kā, nu, kaut kā tā.
Bet, nu, būt tā kā šādā te tādā pašpietiekamības stāvoklī. Iespējams arī, kad šobrīd ir kaut kāda dzīves joma, kurā viss nav gludi, varbūt ir kaut kam pienācis, nu, tāds tā kā, nu, dabīgs gals, bet šeit šī kārts jau ir par tādu, nu, jau tādu pieņemšanu tiešām ar izpratni, nu, kad jā, ka tā ir, bet, nu, kad šeit jau tā kā, nu, viss es jau tā kā dodos uz priekšu, uz šo te gaismu, uz iespējams jaunu sākumu, un kad šis te viss ir jau būtībā jau, nu, jau gan, nu, tā kā, nu, jau aiz muguras. Palūkosimies uz finansēm. Pirmā tiešām izkrita tāda ļoti strādīga kārts. Labi, paskatīsimies no sākuma šīs, un tad es paskatīšos. Šim draugam skaidroju, nu tā kā neskaidroju, bet papildinājumu. Nu jā, par finansēm tas ir tāds neatlaidīga strādāšanā, darbošanās, tāda saprotot to, kad lai kaut kas, nu, lai kaut kas izaugtu, ir vajadzīgs no sākuma sēkliņu iestādīt, tad viņu liet, par viņu rūpēties, tad izdīgs asniņš, tad būs maziņš stādiņš, tad viņš paaugsies lielāks, bet es nu, tā kā joprojām par viņu rūpēšos, un tikai tad pēc kaut kāda laika viņš pieaugs, nu, paaugsies, pieaugs, sāks ziedēt, izveidosies auglīši un nu, piemēram, ienāks man tomāti. Ja, ka tas prasa neatlaidību, tas prasa laiku, tas prasa darbu. Nu, tiešām tāda tā kā neatlaidīga darbošanās arī noved pie šādas te, šis kungs, viņš ir, nu, man par tādu stabilu labklājību, tādu stabilitāti, bet, nu, ko viņš ir panācis pats ar savu darbu, ar savu neatlaidīgu darbu, tā kā šeit, ja, nu, tā kā darbojoties. Jā, iespējams, nu, tā kā viņš atrodas savā īstajā vietā, savā īstajā jomā un papildus tā kā šim darbam visums viņam palīdz, ja? Bet tas joprojām ir viņa tāda, nu, neatlaidīga darba augļi. Šis te ir varbūt par tādu, nu, tā kā ļaušanos, nu, savām emocijām. Jā, par tādu tā kā, nu, gandrīz vai iegrimšanu tādā
man šobrīd nāk par sapņiem, kad varbūt, ka vajadzētu pievērst uzmanību arī saviem sapņiem. Bet otrs ir par zemapziņu. Mēnesis ir ļoti par zemapziņu. Un paskatīties, varbūt, kad kaut kādu virzību uz priekšu traucē tieši kaut kas ir nosēdies zemapziņā, kas neļauj tā kā pietiekami labi, ātri, tā kā sasniegt šādu te, tādu līmeni. Paskatīšos, par ko šis te, jo, velns, man šobrīd liekas, ka tas ir saistīts ar to, ko es pašā sākumā teicu, par šo te tādu ļoti aso prātu, un varbūt iespējams, ka šobrīd, ka tas, kas tur galvā notiek, kad jūs šobrīd vairāk klausaties tanī, kas notiek galvā, un ne to, ko jums varbūt ieteiktu vai teiktu, vai gribētu pateikt jūsu dvēsele. Par ko šis? Tā tad vaicāju par šito, pirmo par šito, tad tādos savos mīnusos šis te Maks, viņš mēģinās tā kā, citus kontrolēt. Varbūt jūs kādu tā kā, mēģināt kontrolēt. Varbūt kāds jūs tieši otrādāk mēģina kontrolēt. Bet tādā, tā kā vislabākajā, vispozitīvākajā nozīmē šis Maks ir tāds, kas apzinās to, kad viņam ārēji neviens cilvēks nav jākontrolē. Kad vienīgais, kas viņam ir jākontrolē, ir viņa paša domas, jo tieši mūsu domas un vārdi rada mūsu realitāti. Tik skaistas, cik ir mūsu domas, tik skaista ir mūsu apkārtējā realitāte. Un tas, tā kā caur šī te apzināšanos tiešām nonāk tādā, viņš ir tik, tā kā, ļoti par tādu bērna, tādu tīru, īstu, tādu neviltotu, tā kā, uzticēšanos. Un man šeit gribētos teikt, ka, tā kā, uzticieties pats sev, savai, dvēselē, ko viņi jums saka un uz kurien viņi jums ved, un tā kā neļaujieties, lai prāts un kaut kādi, tā kā sabiedrības uzstādījumi un ego, tā kā, lai jūs noved no jūsu tāda patiesā ceļa. Palūkosimies vēl uz attiecībām, kas Dvīnim būs aktuāls februārī attiecībās.
Par attiecībām. Varbūt jums vai jūsu partnerim, vai jums abiem diviem, tā kā abiem, gribēsies, lai kaut kas attīstās, lai kaut kas notiek ātrāk, jo šī ir tāda ātra kārts. Tāpat tās varētu saņemt arī kādas ziņas, vēstis, es šobrīd man nāk tāds vārds aiz okeāna. Tā, nav gluži manā tādā ikdienas lietošanā, tāpēc, kādam droši vien, ka tā ir ziņa. Jā, un šī te imperators man tā, es parasti gan koncentrējos tā kā, uz jums, kā uz ziņas saņēmēju, bet man šobrīd šķiet, ka tas ir, tā kā otrs cilvēks, attiecībās partneris attiecīgi. Šis ir, tāds, manā skatījumā viņš ir visu, tā kā karaļu tāds, apvienojums. Attiecīgi tas, ir vīrietis, kas ir pieaudzis, kas ir izkāpis ārā no mazā puisīša, kas ir tāds, tiešām pieaudzis vīrietis, uzņēmies atbildību par savu dzīvi, par visu, kas viņam apkārt, kas ar viņu notiek. Viņš saprot, kad viņš ir šīs te savas dzīves radītājs. Attiecīgi, ja jūs kā sievietes skatāties, tad, vai, jūsu partneris ir ieņēmis, šādu te, tā kā pozīciju vai attiecībās, vai tā kā jūsu dzīvē ienāk, šāds te cilvēks, kas ir, pašpietiekams. Un tālāk mums viss par tādu dzīvu, brīvu, prieku, par tādu vieglu enerģiju, arī šeit, tad tā kā meitenes dejo. Šie te 4 zīžļi varētu būt arī, varbūt, kad jūs, piemēram, pārvācaties kaut kur, mainat savu dzīves vietu, jums partneris piedāvā pārvākties, jūs kopā pārvācaties, tāda par mājām, par tādām, par harmoniju, par tādām, tā kā vieglām un tādām pozitīvām enerģijām. Jā, tā kā pat nejautāšu, jo šī kopējā tā kā izlikumā šobrīd neredzu nekādas tādas sarežģījumas vai problēmas. Paskatīsimies, pajautāsim visumam, uz ko mēs varētu tā kā paskatīties, pievērsties mēneša garumā savā tā kā pašizaugsmē, kas būtu derīgs. Ļoti burvīga lieta, ko praktizēt,
vienmēr visu laiku nākamajā mēnesī un vienmēr ir pateicība un būt pateicīgam par to, kas mums ir. Mēs varam atrast, par ko pateikties vienmēr, vai tā ir garšīgas pusdienas, kas mums ir sanākušas, varbūt kāds mums viņas ir pagatavojis ar prieku un mīlestību. Mēs tāpatās varam arī, esmu atradusi, kad pasakoties par lietām, kas mums šķiet varbūt netika jaukas un netika pozitīvas, bet ieraudzīt viņās šo te tādu skolu un mācību, kad tā ir tāda vesela māksla, tā kā, spēt, ar tādu tiešām paklanīties un pateikties par šo te dvēseles pieredzi. Un šīs te lietas, ja tas ir kaut kas, tāds, kas varbūt notiek uz šī brīdī, uz doto mirkli, un, kur pats tā kā, nevar rast atrisinājumu, tad pasakoties par šīm te lietām un pieredzēm, viņas atrisinās daudz vieglāk un daudz vienkāršāk. Bet tam ir jābūt tiešām ar tādu izpratni, nevis, tā kā ķeksīšu pēc, bet tiešām kā pateicība. Un papildus, kas vēl mums varētu būt? Ļoti, ļoti skaisti. Šī te, dievišķā sieviete. Jā, man viņi tā ļoti saliekās kopā, viņa kā sieviete un viņš kā vīrietis, tādi divi skaisti, brīnišķīgi, burvīgi, visumi, pašpietiekami, pilni. Ja esat viena, tad un vēlaties šādu vīrieti pašpietiekamu sev blakus, tad sava uzmanība būtu jāvērš tieši pašai uz sevi, uz strādāšanu uz sevi, uz dažādām mācībām, uz visu to, ko jūs spējat sevi ieraudzīt, ko jūs vēlētos sevi, tā kā man nāk tāds saremontēt, tā kā uzlabot, bet nevis dēļ kāda cita, bet priekš sevīm. Un tad, ja tā kā attiecības nav, tad strādā tieši ar sevīm, lai nākamās attiecības, ienāk tieši tā kā, šāds cilvēks. Iespējams, protams, ir arī savas esošās attiecības pacelt, pārcelt kādā nākamajā līmenī, nekas nav neiespējams, tikai tā atkal ir tāda, attiecībās jau esot, vienošanās un strādāšana, bet strādāšana, tā kā katram ar sevīm un tomēr kopā. Tāds, interesants jums izlikums. Ceru, ka ziņas bija noderīgas. Pateicos jums, ka jūs bijāt šeit. Un uz tikšanos atkal kādā citā video.